Jā. Kāds varbūt teiks, šī mašīna ir bijusi nomas mašīna, braukuši sportisti, tā tad nobraukta. Nu, beidziet, tā ir manuprāt, stereotips, kas ir nepareizi izveidojies. Viņa tieši ir kalpota, kopta par kilometriem un sekot, jo kurš grib, lai mašīna izbrauc no mājas un naktī tev zvan, ka jābrauc viņai pakaļ? Tas ir viens moments. Un sportisti braucot uz sacensībām, viņi grib nokļūt gan uz sacensībām, gan atpakaļ. Gan jā, tieši tā. Tāpēc es domāju, ka no tā baidīties un kautrēties un tagad slēpt, ne, tā man ir bijusi privātā mašīna, tas būtu tikai smieklīgi. Tāpat laikā, nu. Kas viņam vēl ir aizsarga plēve uz motoru pārsega virsū, aizsarga plēve uz lampām, līdz ar to noplēšot nost, saglabā jaunas lampas stāvokli arī. Kāpēc likām aizsarga plēve uz motoru pārsega? Jo braucot daudz pa Eiropu, akmeņi, Norvēģija, Skandināvija un ļoti ātri nodauz. Un tad jau tas, kā ir nodauzīt lakas kārtā, aiziet rūls un mašīna vairs nav. Jā. Nu, tas ir vēl apliecina to, ka cilvēki domā. Jā. Jo kaut kādā stundā ekstu viņu ņem priekš sportistiem, lai viņi nomātu, bet tas nav mūžīgi. To komplektējumu, lai stundā, kad tas mainīsies, mums būtu arī iespēja viņu pārdot. Jo tad šeit